Labvakar! Ir 17:30 un sākam mūsu diskusiju ar nosaukumu Zaļā pilsēta sākas tavā pagalmā. Un, kas gan var būt labāks, kā diskutēt par šo tēmu? Un, mani sauc Anita Skudra. Es esmu SIA Rīgas meži valdes priekšsēdētāja un SIA Rīgas meži apsaimnieko Rīgas pilsētas parkus un dārzus, un arī Rīgai un arī Rīgas mežiem piedarošos mežus 62,000 hektārā. Un tāpēc 62,000 hektārus. Un tāpēc tā sajūta ir, ka, protams, visapkārt viss ir zaļš. Bet jautājums, vai mēs neesam alojušies? Šodienas diskusijas dalībnieces ir dāmas. Mēs esam ievērojuši pilnīgu līdztiesību, tāpēc ir tikai un vienīgi sievietes. Un es varbūt iepazīstināšu tātad Helēnu Gultmani, Ainavu darbnīcas valdes locekle. Jā. Alise Damberga, SIA Bonava Latvija Ainava arhitekte. Inita Kabanova, Rīgas nama pārvaldnieka sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja. Un Ruta Vanaga, Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece. Jā. Bet pirms mēs sākām diskusiju, vēlos visiem klātesošajiem un arī, protams, ja kāds klausās, tad tie tikai varēs dzirdēt, ko mēs runājam, nedaudz iepazīstināt ar tādu īsu pētījumu vai īsu aptauju, ko veica Rīgas meži kolēģi. Tā, lūk. Un jautājums bija, vai tavā pilsētā dabā ir pietiekami daudz vietas. Un tas bija tāds ekspresa aptauja, kurā piedalījās 111 respondenti, un aptauja notika pavisam nesen, burtiski iepriekšējo 2 nedēļu laikā. Mēs gatavojāmies šai diskusijai, un tāpēc mums bija svarīgi saprast, ko cilvēki domā. Nu, un lūk, ko mēs šeit redzam. Viens no jautājumiem bija, ar ko tev visvairāk asociējas zaļā un dabai draudzīga pilsēta, un, protams, ka 60% un nedaudz vairāk cilvēki uzskata, ka tā ir pilsēta, kurā ir daudz koku un parku. Tāpat ļoti svarīgs ir cits, ko cilvēki nav nodefinējuši, ir paturējuši noslēpumā, bet arī sakopta vide bez atkritumiem un ziedošas pļavas un retāk pļautu zālieni parādījās kā vieni no atbilžu variantiem. Un arī par ziedošām pļavām un retāk pļautiem zālieniem mēs varbūt vēlāk parunāsim vairāk. Nākamais jautājums bija, ko tu domā par retāk pļautu zālienu pilsētā, jo mēs zinām, ka mēs kā latvieši esam ārkārtīgi kārtīgi tauta. Mums ir tā kultūra, ka visam zālienam jābūt nopļautam. Mums arī saistošie noteikumi paredz noteiktus centimetrus, cik drīkst būt ataudzis, teiksim, pagalms. Bet pēdējā laikā šī tendence mainās, un cilvēki saka, ka vajag arī kaut ko dabīgu. Un tad jautājums, ko tu domā par tādu retāk pļautu zālienu pilsētā? Un 53,6% respondenti ir atbildējuši, ka ir pieņemami noteiktās vietās. Tātad ne visur, bet noteiktās vietās puse no atbilžu sniedzējiem saka, ka tas būtu labi. 20,9% saka, ka tas ir noteikti vērtīgi klimatam. Tātad arī cilvēki domā par šo aspektu. Un tomēr 14,5% respondenti ir atbildējuši, ka tas rada nesakoptas vides iespaidu. Nu, ja mēs aizbraucam Eiropā, lielajās galvaspilsētās, mēs esam arī redzējuši tur diezgan daudz varbūt nenopļautu zālāju, un tad mums liekas, kā tas ir, ka mēs esam pieraduši, ka viss ir sakopts. Nākamais jautājums. Kas tad ir apkaimēs visvēlamākais? Jo pilsēta jau nav tikai pilsēta ar nosaukumu, bet tā ir tā vieta, kur katrs mēs dzīvojam, un mēs dzīvojam katrs savā apkaimē, un katram tā sava apkaime, tā sava vieta ir vistuvākā. Un kas tas visvēlamākais ir? Un 32,4% saka, ka vēlētos vairāk koku. Protams, mēs arī zinām, ka koki ir tie, kas mazina gan šos karstuma punktus, gan rada noēnojumu, gan tā tad ir CO2 uzkrāšanas vieta, tā kā ļoti, ļoti daudz svarīgas lietas. Bet ko mēs redzam, ka 25,2% savā apkaimē vēlās redzēt ziedošas pļavas. Paceļiet rokas, viņa klātesošie, kurš pēdējo reizi ir bijis īstā skaistā pļavā, kur zied visas skaistās mūsu puķis. Tikai daži. Patiesībā sakot, ceļ gan. Jā, svarīgi būtu arī kopienu dārzi un arī lietus dārzi un dabai atstāti nostūri. Tā kā tas ir tas, ko cilvēki saka, ko vēlētos. Jautājums, vai esat gatavi veidot dabiskāku vidi arī savā apkaimē, jo, ziniet, tas tā vienmēr ir. Vai tev tas patīk? Saka, jā, bet vai pie sevis tu to būtu gatavs darīt? Nu, tad atkal ir cita atbilde iespējama.
Bet šeit 58,6% atbildušu sniedzēji teikuši, ka jā, noteikti, ka viņi ir gatavi. Šeit arī es vēlāk pats palasīšu dažus komentārus un ieteikumus, varbūt, ka tas būs arī kāds no jautājumiem mūsu diskusijas dalībniecēm, vai to var izdarīt vai nevar, jo cilvēki šeit arī ir snieguši ļoti, ļoti vērtīgus, teiksim, komentārus, ieteikumus vai arī jautājumus. Un patiesībā sakot, ir ļoti svarīgi, ka 27,9% teikuši drīzāk jā. Viņi varbūt vēl nedaudz svārstās, tomēr, ja ar viņiem kāds aprunātos, kāds pastāstītu ieguvumus, tad viņi teiktu, ka drīzāk jā. Tā, par strauju. Vai, un tad mēs pagājušā gadā, un vispār mēs katru gadu veicam lielo aptauju, iedzīvotāju aptauju, kur piedalījās 767 rīdzinieki, un tur bija jautājums, vai ilgspējīgi risinājumi dārzu un parku attīstībai, vai tādi ir un kas tie būtu. Un paskatiet, 36% cilvēku ir teikuši, ka ēnu zonas un zaļās atpūtas vietas karstu un viļņu laikā, tie ir ilgspējīgi risinājumi, un 35,3% ir teikuši, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, putni, kukaiņi, augu dažādība, tātad bites, kamenes, dažādas kukaiņu mājas, ka tas ir tas, uz ko cilvēki, ko saprot ar ilgspējīgiem risinājumiem. Un 28,1% ir pieminējuši lietus dārzus un ūdens aizturas risinājums, ar ko laikam šobrīd ir visgrūtāk, jo mūsu pilsētā tādu vietu un risinājumu ir diezgan maz. Varbūt kolēģi papildinās stāstot par to, kā tas ir jaunajos projektos, bet tas ir tas, ko cilvēki gribētu redzēt. Un tad, runājot par Rīgas dārziem un parkiem, kādi tad ir tie pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai? Un, protams, ka cilvēki saka, ka gribētos Latvijā raksturīgos savvaļas augus, pilsētas pļavas, un pavisam nesen mēs vēl par pilsētas pļavām neko nezinājām, un tā ieviešana bija diezgan, varbūt, teiksim, tāda izaicinājumiem bagāta, jo pirmajā un dažkārt arī otrajā gadā pilsētas pļava neizskatās ne pēc kādas pļavas, bet izskatās drīzāk pēc, varbūt, teiksim, nezāļu lauka, un cilvēkiem ir jāizstāst un jāpierod, un kamēr arī izveidojās šī pļava, ir vajadzīgs laiks. Kukaiņu mājas un zemē atstāta veco koku stumbri kā dzīvotnes un stumbeņi. Mēs zinām, šeit uzreiz es varu pakomentēt, ka Rīgas meži pēc vienas no lielākajām vētrām pirms 2 gadiem vienā no Rīgas parkiem atstāja zemē atstātu tātad koku stumbru tieši kā dzīvotni, bet pēc nedēļas tas tur vairs nebija. Tas jau bija aizgājis savu ceļu, acīm redzot uz krāsni kaut kur. Viņš pats bija aizgājis, tā var būt. Nu, lūk, paldies, mēs varam uzlikt varbūt to sākotnējo jautājumu, bet tad es jautāšu Helēnai, ko jūs sakat, kurā vietā sākas tā zaļā pilsēta, vai tā sākas kādā no pagalmiem, un vai jums ir kas komentējums attiecībā uz to, ko respondenti ir teikuši? Labdien visiem! Labvakars, laikam. Ja. Labs vakars. Patīkami redzēt jūs tādu kupla skaitā. Labi, ka mums ir 1 stunda. Un tas ir tikai viens jautājums, un viņi var atbildēt visu stundu un tikai es. Ja. Mums vēl daudzi cilvēki un daudzas. Es teiktu tā, ka zaļā pilsētā sākas tava galvā. Ja, un gan burtiska, gan parnesta nozīmē, tāpēc, ka mēs visi esam sociālas būtnes, un mūsu attieksme pret savu vidi ir sociāli veidot. Mēs piedzimstam kaut kur, mēs redzam kaut ko, kaut kam mēs pieskaramies. Es domāju, ka atbilde, kur sākas zaļa pilsēta cilvēkam, kaut kur kāda Spānijas pilsēta, kur vai Ziemeļāfrikā, kur ir ļoti maz, kur piedzimst tādā starp akmeņiem, būs cita nekā latvietim, kurš piedzimst vai no upē, vai no zem ozola, vai no kūtī, un tāpēc atļaušos visparināt, ka latvietim zaļā pilsētas sākas viņa pagalmā, patiešām sākas tajā vietā,
kur viņam ir vistuvāk. Nu, ja latvietis būtu piedzimis uz ielas un audzis uz ielas, tad droši vien tā būtu iela, bet jūs zinat, ka diezgan liels procents Latvijas iedzīvotāji dzīvo savas mājās, jā, tad ārpus pilsētām gan dzīvo, gan otra vieta vai treša vieta, bet uz Jāņiem visi izbrauc no pilsētas. Jā, tad praktiski pilsēta paliek tukša. Tāpēc pagalms ir tā vieta, kur ir vistuvāka cilvēkam, un es domāju, ka teikums, ka zaļa pilsēta sākas tavas pagalmām. Ja mēs atgriežamies pie aptaujas, tur ir ārkārtīgi daudz aspektu. Man vispār uzslavējama Rīgas mežu pēdējo gadu darbībā. Jūs mēģināt patiešām saprast, kas tur notiek cilvēku galvās un kāpēc viņi dara tā, ka viņi dara. Un jūsu jāsaka, inovatīvie risinājumi Rīgas dārzos un parkos sākušies vēl ilgi pirms tam, kad pilsēta ir aizgājusi jau šo iniciatīvu Dabīgas pļavas. Es atceros Uzvaras parkā pirms gadiem 10, tas fantastisks garas puķu dobes, bordīri, kuri patiešām priecē, un es domāju, ka tas nospēlē ļoti lielu lomu. Un ja jūs atceraties, ka 2019. gadā Latvijas ainava arhitektūra svinēja savu tādu lielu mēroga pirmo Latvijas ainava arhitektūras balvu. Un Dižbalva, jeb Grand Prix, pēc absolūti vienota viedokļa, ārzemju žurijas vienota viedokļa dabūjuši Rīgas dārzi un parki. Tāpēc par kanālmālu apstādījumu un vispār par kanālmālu kā tādu, par to zaļo struktūru un, protams, par apstādījumiem. Tāpēc jūsu aptaujā ir ļoti laba un vajadzīga, bet man, protams, ir ļoti daudz jautājumu, kādus jautājumus jūs uzdodat cilvēkam, un kā cilvēks uz to atbild. Man liekas, ka diezgan svarīga lieta, ka pēdējā laika notiek pārnese, jeb transformācija cilvēku, tādas publiskas, kolektīvas gaumes transformācija, un tur lielu lomu nospēlē, protams, vispār pasaules šifts uz zaļo pilsētu, bet arī pēdējā laikā darbības, kad tiek runāts par dabīgam pļāvam un mazāk pļaušanu, bet jūs zināt, ka mums ir ļoti, ļoti tālu līdz skaistām, piemēram, vidusjoslām, maģistrāles, kur neskapēc vēl joprojām pļauj, un arī pļauj kaut kādas vietas, kur projekta ir paredzēta nepļaušanā. Tā ir mana krasta iela, kur sūri grūti tika veidot tie apstādījumi, un projekta, es domāju, lielas kupēnas ar krūmu grupas būs ļoti labā tāda barjera, otrais stāvs starp divām maģistrālēm, bet aizvakar braucu laikam pirmkārt nopļauju, terē ļoti lielu naudu, tad tā ir milzīga platība, un treškārt es biju pilnīgi šokā apcert krūmus. Tas ir nesaprotami. Kamēr Helēna ir šokā, mēs lūksim komentāru Rutai. Es varu bišķiņ paturpināt šo pašu? Var šo paturpināt, jā, un tad es uzdošu pēc tam uzreiz jautājumu, kā tad Helēna teica, ka viss sākās zaļais pagalms galvā, un tad kā, ar ko sākt? Ar to pagalmu pārbūvu vai ar to zaļo zonu? Lūdzu. Jā, paturpinot Helēnas domu par to, ka sākas galvā, mēs kā reiz arī universitātē strādājam pie šī, jo saprotot, ka ja mums vajag, ja mēs sagaidām, ka kaut kas mainīsies, kurš to sāks darīt, uz kāda pamata to sāks darīt, tikai tāpēc, ka kaut kur normatīvajos dokumentos vai plānošanas dokumentos kaut kas ir ierakstīts, ja mēs sagaidām, ka cilvēki kaut ko darīs. Un attiecīgi šīs idejas līdz cilvēkiem ir jāiznes, un man liekas, ka tas attiecīgi mēs gribam
ierosināt vispār šīs idejas, ka viņas tajās galvās sāk domāt, sāk dzīvot. Un tas, ko mēs redzējām aptaujās, manuprāt, ļoti labi apstiprina šo, ka tas sākas galvā, jo patiesībā tas jautājums par zaļo, aizmirsu, kā bija formulēts, bet par zaļo pilsētu mēs saņemam atbildi vairāk koku, respektīvi tas slieksnis, lai kāds uzskatītu, ka ir zaļa vide, izskatās, ka ir ļoti zems pēc šīs aptaujas. Tāpēc, ka vairāk koku ir tā kā vienīgais kritērijs, ka mēs tā kā sakām, ka pilsēta ir zaļa. Cik Latvijas iedzīvotājiem uzvārdu pēc koku sugām? Jā. Nē, ar to es gribu pateikt, ka, teiksim, ja mēs domājam par tādas vides labiekārtošanu, tas ir ne tikai koki. Ja? Attiecīgi, ja es, teiksim, viens var domāt, jā, ka mums taču ir viss jau zaļš. Es paskatos savā pagalmā, viss taču ir zaļš, tur zaļš ir. Zaļš ir, jā. Vai viņš ir baudāms? Tas ir cits jautājums. Bet tad to baudījumu ar ko sākt? Ar to zaļumu vai ar to pagalmu un kā infrastruktūru? Lūk, un tas ir jautājums, ko mēs pētām. Tā kā, ja mēs, piemēram, sagaidām tās rīcības dažādos virzienos, mēs sagaidām, ka renovēs ēku, mēs sagaidām, ka labiekārtos pagalmu, mēs sagaidām, ka atrisinās mašīnu jautājumu, atkritumu jautājumu, viss, kur kaut kas jādara. Un mūsu tā hipotēze ir par to kopienas stiprināšanu un lēmumu pieņemšanas stiprināšanu un piederības sajūtas veicināšanu. Un tas izpētes jautājums ir, kas labāk var ierosināt šo vēlmi darīt un no kuras vietas mēs varam sākt justies labi. Bet tas ir tikai tas mans dzīvoklis. Šeit es dzīvoju, es visu tur tāpēc pārlīmējis, virtuves iekārt, viss man kolosāli. Ja? Un vispār nekas ārā man vispār neinteresē. Ja? Atnāc mājās, apsēdos divānā, dzer tēju, brīnišķīgi. Un tad mēs cilvēkiem prasām, jā, bet saprot, tev faktiski pieder arī tas pleķītis. Ja? Tu to varētu izmantot savas dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Un kas tas ir, ko tu tur gribētu darīt? Un tad, kad mēs sākam uzdot šāds jautājums, tad, vispār jā, bet ne kopā ar tiem, bet tad man tur atsevišķi to un tā tālāk. Bet sākas kaut kāda domāšana par to, ko es tajā pagalmā varētu gribēt izdarīt. Un kaut kur varbūt, teiksim, tā ēku atjaunošana, viņa nepaukstina dzīves kvalitāti tā kā momentāni. Savukārt, tad, ja mums ir pagalmā iekārtots stūrītis, tur var skatīties, ja? Jautājums, tur ir tas niansēti, protams. Jā, bet piemēram, ja man ir iekārtots stūrītis, kur es varu ārā padzert kafiju, jā, tas man ir tūlītais ieguvums ar, teiksim, nelielākām izmaksām. Bet no kurām nav atguves finansiālas. Un tad ļoti plūstoši jūs jau abas divas sākāt sarunāties. Un Inita, jūs kā Rīgas nama pārvaldnieks, jums droši vien ir viskaudrākā pieredze attiecībā uz to, kā tad iedzīvotāji kopumā redz to zaļo pilsētu savā pagalmā. Vai ir tā, kā Ruta saka, ka viņi ir gatavi uz to zaļo stūrīti, vai viņi tomēr vispirms grib, lai to māju labiekārto? Un vispār par to pieredzi padalāties, lūdzu, Inita. Kā mēs visi, mēs gribam visu uzreiz un lai ir forši. Un tad ir tas jautājums, ar ko sākt. Un, es laikam teiktu, ka sākt ar sarunu ar kaimiņiem droši vien ir tas labākais. Ja mēs skatāmies praksē, kas vislabāk strādā. Par to renovēto māju. Mikrofonu? Par to renovēto māju, tas, ko mēs redzam, ka tad, kad atjauno visu māju, aiziet uz to pilno renovāciju, tad reāli cilvēki sāk domāt arī par pagalmu tālāk, ko mēs vēl varētu uzlabot. Varbūt mēs varam iežogot savu teritoriju, kas ļoti bieži, starp citu, ir tāds atslēgas jautājums, kamēr tas ir tāds kopīgs un tur visi staigā, tikmēr ka neizjūt kā savējo. Es atceros, pusdienas laikā mums bija diskusija, kur tika teikts par to, ka žogus vajag nojaukt, jo tad ir perspektīva lielāka. Šis man bija jums jautājums, par to žogu nojaukšanu, jo žogi... Tās mājas, kas celtas padomju laikā, ļoti bieži ir tā, ka tas pagalms viņš ir projektēts tā kā kopīgs īpašums. Viņam ir, tas viss arhitektoniskais ansamblis ir kopīgs. Pašlaik katrai mājai ir savi īpašnieki reizēm un katrai savi apsaimniekotāji, katram ir tas savs pleķītis. Un domāt, kā viņu visu
kopā kā tādu ansamblu, tā ir tāda neiespējama misija, jo mājai jau vienai mājai ir ļoti, ļoti grūti vienoties, ko mēs tur vispār gribam darīt. Tad kur nu vēl visām mājām kopā? Un jā, tad tas būs jautājums, kā to risināt. Bet, ja es varu šeit pieminēt, tad šī kvartāla atjaunošanas pieeja gribētos iedzīvināt šo ideju, ka tieši tā tie ieguvumi, ja to var darīt kopā, ir lielāki un arī kā jautājums, par ko domāt. Vai mēs norobežojamies, vai mēs kā reizi apvienojamies un izmantojam kaut kādus kopējos labumus dalām. Kāpēc jūs pieminējat kvartālu pieeju? Tāpēc, ka mēs pie tā strādājam. Jā, starp citu, bet tā arī bija vēl viena tāda lieta, ka jaunajā programmā Eiropas Savienības nauda mājām bija tā, ka paredzēts, ka tad, ja mājas ies kā kvartāls, un tas ir laikam 3 vai vairāk kopā, tad varēs dabūt lielāku atbalstu. Un no sākuma bija tāds diezgan liela neticība, nu vai vispār izdosies, jo vai vienai mājai ir grūti savākt. Ir izdevies? Jā, man šķiet, ka mums pašlaik ir viens kvartāls ir sācis būvniecību, viens tūlīt sāks, un man šķiet, ka galvā to Eiropas naudu dabūja 4 vai 5, un no tiem bija arī tādi, kur ir lielās purciema mājas. Tā kā izrādījās, ka to var izdarīt. Tā kā tas tāds iedrošinājums. Kāpēc es pajautāju? Tāpēc, ka mēs strādājam pie kvartāla atjaunošanas vadlīnijām Rīgā. Un tieši šīs jautājums, ko darīt ar tām robežām iekšējām. Un kā īstenībā pieteikties visam tām mājām pie finansiāliem instrumentiem, kuri pašlaik pastāv, kuri pašlaik īstenībā nav pietiekami izstrādāti, lai mudinātu un būtu pietiekami laba motivācija visam mājām atjaunošanai. Bet pie tā mēs pašlaik strādājam, un tas ir jautājums lielā mērā politiķiem. Bet jums ir taisnība, mēs esam izstrādājuši 3 kvartālu konceptu plānus tādus, un jāsaka tā, ka atsaucība bija ļoti liela. Ja? Un saruna ar iedzīvotājiem ir ļoti labprāt iesaisties, un nebija jautājumi, nebija tāda, mana māja, mana pils, un kas tur ārā, man neinteresē, ļoti liela atsaucība. Un es domāju, ka tā kvartāla pieeja vispār parādīsies Rīgā, tai būs ārkārtīgi daudz iegūmi un ļoti redzama ieteikme uz vides kvalitāti. Es arī pieļauju, ka tas būs vieglāk, jo tas kvartāls, viņš ir būvēts kā vienots ansamblis. Un viņu izjaukt un iekārtot tikai kaut ko vienai mājai, tas ir grūtāk. Brīnišķīgi. Mēs šobrīd uzzinām par tādām lieliskām iniciatīvām, kas ir saistīts ar to, ka vispirms ir jāizplāno tāda kvartāla koncepcijas, un tad izrādās, ka ir arī Eiropas Savienības līdzekļi pieejami. Bet Alisei, kur pārstāv Bonavu, noteikti šīs problēmas vispār nepastāv. Tāpēc, ka jūs būvējat jaunas ēkas, un jums droši vien viss jau ir paredzēts projektā. Un vai projektā ir paredzēts koncepts par zaļo pagalmu, un kāds tas ir jūsu mājokļos? Jā, sveiki. Jā, šeit jau es dzirdēju, kur man viss kaut kur gribējās iestarpināt, tāpat par žogiem, jā vai nē, kur varbūt kā ainavu telpas projektētājiem, man liekas, vajadzētu žogus novākt un nevajag, lai tā kā pilsēta ir brīva, visiem pieejama, bet dzīvojot vecā projektā, es savukārt saprotu, ne, tas īsti nav risinājums, jo man ir tāda atvērta domāšana, bet tai pašā laikā ir cilvēki, kur demolē to pagalmu, un tad tas nav. Tas vienkārši tiem jauniem iedzīvotājiem rada drošības sajūtu, ja teritorija ir norobežota. Jā, mēs paredzam zaļos risinājumus, bet tad atkal šeit iestājas apsaimniekošanas jautājums, un ne tikai ir jāpēj Rīgas nama pārvaldnieks, ka viņi kaut ko nedara, bet jebkurš apsaimniekotājs grib nopelnīt, un tajā brīdī, kad ir jāapsaimnieko, tāpat kā arī Helēna minēja par to, ka nopļauj Rīgas meža kaut ko, tāpat arī citi apsaimniekotāji. Mūsu teritorijās mēs ieprojektējam un sakam, ka ir jāpļauj tādā krūmi, jācer tādā augstumā, un beigās tas ir izdarīts pilnīgi citādāk, daudz zemāk, tāpēc, ka tas vienkārši ir ērtāk, varēs to darīt retāk, vienreiz izdaram un ietaupam naudu. Tāpēc tas, ir ļoti daudz šie jautājumi. Alis, es uzreiz uzdošu jautājumu jums un arī pārējām kolēģiem, jo ir viens no jautājumiem, tad, kad tika uzdots šie jautājumi, tad viens komentārs ir bijis tieši par krūmiem, ka pilsētās ir pārāk maz krūmu, parasti zem lielajiem kokiem ir tikai tukša zeme vai zāliens.
krūmi būtu jāstāda visur, kur vien tas ir iespējams. To sortiments ir ļoti plašs, tāpēc var atrast augus jebkuram izmēram un jebkādiem augšanas apstākļiem. Krūmus nav nepieciešams regulāri pļaut, tie rada ēnu, pasargā augstu no pārkaršanas un izžūšanas, kā arī kalpo par patvērumu kukaiņiem, putniem un sīkajiem dzīvniekiem. Pilsētām būtu nepieciešama programma, kas veicinātu pēc iespējas vairāk krūmu stādīšanu. Savukārt zāliens iespējams ir viens no neveselīgākajiem apzemļošanas veidiem. Tas izdeg sausuma laikā, veicina augsnes izžūšanu, būtiski samazina bioloģisko daudzveidību. Lūk, cilvēka viedoklis. Nu tad visas pēc kārtas Alise. Cilvēka viedoklis, tieši tā. Un tāpēc mums ir jāizglīto cilvēku par to, ko mēs patiesībā varam vai nevaram pastādīt zem liela koka. Zem liela koka īsti labi krūmi neaugs. Kaut kādas sugas, jā, bet liela krūmi noteikti ne. Un tad arī zālēns tur negrib braukt, jo tur ir noēnots, mazāk ūdens, to visu uzņem lielais koks. Un tāpēc tā ir tāda cilvēku varbūt nezināšana, neiedziļināšanās jautājumā. Tāpat arī ļoti bieži saskaramies ar to, ka kāpēc mēs nevaram šeit iestādīt krūmus vai kokus vai vēl kaut ko. Tad šī ir pilnīgi brīva zaļa zona zāliens. Bet patiesībā tur apakšā ir komunikācijas, uz kurām neko nedrīkst iestādīt. Jums labāk šo tēmu neuzsākt. Mana klātbūtne. Labāk mana klātbūtne to tēmu neuzsākt par otru stāvu. Tad profesionāla valoda, tas saucas otrais stāvs. Tad apstādījumi vispār tiek veidoti trijos stāvs. Tad zemsēdze, otrais stāvs ir krūmi vai daudzgadīgie augie. Un tad koki vai otrādi. Tur mēs strīdamies, kā tur ir. Nu, pēc mežu principā. Praktiski dažādas pilsētas ārtelpas struktūras, un ārtelpas struktūras ir iela, parks, krastmalā, pagalms, ir savi principi. Absolūtais must otram stāvam ir ielas, tāpēc, ka uz ielām tas otrais stāvs pasargā neaizsargātos tie, kuri brauc, mazie vai cilvēki ratiņkrēslos vai mazā augamākais pasargā no pirmā izmešu viļņa ieelpošanas. Jā, tieši otrais stāvs. Tātad krūmi ir tie, kas pasargā. Krūmi, jā, protams, tāpēc, ka no riepas tas vilnis nāk tādā sinusa veidā, tas, kas to, ko uztver koki, tas ir otrais, trešais stāvs, bet mēs visi staigājam, ielpojam to, kas nāk tātad tur, tas ir vienkārši mast. Zem esošiem pirmas klases kokiem, jeb lieliem kokiem ar lieliem vainīgiem stūrmniem un ļoti lielu sakņu, tādu spēcīgu sakņu sistēmu, ir iespējams iestādīt kaut ko. Tur vienkārši ir vajadzīgi savi instrumenti, tur ir vajadzīga pirmos gados, bet principā pēc tam tās sakņu sistēmas pieligos vienai otrai. Absolūti obligāti veidot apstādījumus kopā, koki un krūmi ir tad, kad tiek veidoti jauni apstādījumi. Un es gribētu pieminēt kā labu piemēru Krastmalu Rīgā. Un tagad arī Terbatas ielā, var sakot, tagad es uzsāku to sarunu kaut kāda 15. gadā, tad, kad projektēja Barona ielu, un tad mēs mēģinājām un arī panāca to, ka uz komunikācijām tika iestādīti gan koki, gan krūmi. Lūk, Helēna, ja es drīkstētu papildus jautājumu par šo un arī visiem. Kā tas tā var būt, ka pie mums Latvijā uz komunikācijām visu ir aizliegts stādīt, bet citās valstīs, tepat kaimiņos, dienvidos, Lietuvā, viņi par to vispār brīnās, kā stādām tik virsū, tad kā vajag un kā ir? Jā, tūlīt atbildēšu, vajag stādīt. Pie mums ir komunikāciju turētāji, citas zemes nav komunikāciju turētāji, tie ir tikai specifiska Latvijas suga, un tāpēc pie mums nav. Ir aizsargjoslas likums, likumā ir noteikti, ko drīkst darīt ar komunikācijām attiecībā pret apstādījumiem. Nav vietas, es jums atklāšu tādu noslēpumu, nav vietas, kur skaidri ir rakstīts, ka nedrīkst koku stādīt tur vai krūmu stādīt. Tas ir
to nosaka kad izdod tehniskus noteikumus, komunikāciju turētāji to nosaka no savas puses, bet nacionāla līmenī tāda likuma nav. Ir likums, kurš paredz komunikācijas attālumu līdz apstādījumam. Tad mēs šo sarunu sākam ļoti sen. Iemesls, kāpēc? Tāpēc, ka nevar vienoties, kurš maksās par ko. Vai Rīga maksās tajā brīdī, kad ir avārija un tiek izņemts koks, vajag izņemt koku vai krūmu, tajā brīdī kādam par to ir jāmaksā un kādam tos darbus ir jāveic. Es esmu runājusi ar komunikāciju turētājiem, un tie man ir stāstījuši, es viņus ļoti labi saprotu. Es īstenībā komunikāciju turētāja, tā ir tāda ļoti praktiskā cilvēku grupa, ar kuru var sarunāt visu kaut ko, tikai ar viņiem ir jārunā un jāizstrādā sistēma. Tad viņi man ir teikuši, ka ir bijuši tādi gadījumi, kad māja sēž bez ūdens, ja, un viņi zvana uz Rīgas domu un pasaka, tur ir koks, tur vispār neko nevar izdarīt, jā, mums vajag izņemt to koku, un viņiem pasaka, mums trešdien ir apstādījuma komisija, atnāciet un pastāstiet. Jā, tad tā apstādījuma komisija trešdien pasaka, ka viņi nevar vienoties, un viņi teica, no reāli cilvēki sēž bez ūdens, un tāpēc tā saruna starp mūsu komunikāciju turētājiem, un kuri ir ļoti sadrumstaloti, fragmentēti, tas ir skaidrs. Un Rīgas doma vēl joprojām nav notikusi. Man jau liekas, ka tas ir kaut kādas psihiskas patoloģijas, kolektīvas psihiskas patoloģijas līmenī, tāpēc, ka cik mēs 17. gadā bijām ar Aigaru Kušķi Rīgas domē un savācam tos komunikāciju turētājus. Nu, es pierunāju Rīgas domē ar viņiem parunāt. Rīgas doma man teica, nē, viņi ar mums nerunāsies. Es teicu, kas tad organizēs? Viņi teica, tu, Helena, organizēsi. Organizēju, sarunāju, visu Rīgas domu neturpināju. Vēl joprojām es dzirdu vienu un to pašu teikumu, kas bija 17. gada, jā, kā ar viņiem ir jārunā. Un man liekas, ka tas ir kaut kas jau tādā mazliet šizofreniski. Tātad pie šīs tēmas mēs varētu atgriezties pirmdien, darba laikā, lai mēs varētu visus sasaukt un saprast, tad, ar ko jārunā, bet es gribētu uzdot tomēr jautājumu, Inita, kā tad jūsu gadījumā ir, vai zaļais pilsētas pamats jūsu mājās sākās kā pilsētplānošana, kā biedrība, kā īpašnieki, vai kā vispār iedzīvotāju iniciatīva, no kā tas vispār sākās? Zin, kā viss droši vien ir kopā, bet pamatā tā ir tā cilvēku spēja vienoties, tā kopienas spēks. Jo tās mājas, ar ko mēs strādājam, jā, mēs esam pašvaldības uzņēmums, bet mums pilnīgi visi klienti ir privāti īpašumi. Tās mājas pieder dzīvokļu īpašniekiem. Vai cilvēki to saprot, ka viņiem pieder māja, vai viņi domā, ka viņiem pieder tikai dzīvoklis? Es teiktu, diplomātiski ir uzlabojumi, saprot arvien labāk, un to var redzēt no tādām praktiskām lietām. Pieņemsim, ja kādreiz mājai vajadzēja vienoties krāt naudiņu, tad cilvēki gan visi tā kā balsoja, ka nē, mēs neko nekrāsim, tad tagad arvien biežāk ir tā, ka cilvēki paši nāk ar iniciatīvu, ka jā, mēs gribam krāt vairāk. Un bet arī zaļai zonai gatavu krāt? Zaļajai zonai var būt mazāk, bet par zaļo zonu es pat teiktu, ka šobrīd ir tāda ļoti izteikts vienprātības trūkums, kā cilvēki grib redzēt to zaļo zonu. Jo man pašai sākot strādāt nama pārvaldniekā bija tāds milzīgs pārsteigums, cik, piemēram, tā pati zāles pļaušana nāk ar tādām milzīgām emocijām, un kad no vienas un tās pašas mājas nāk ļoti pretējas vēlmes. Ir vēlme ļoti gludi pļautu zālīti un ļoti regulāri, un tad pretīm ir vēlme, lai ir tās dabas puķes. Un tas, tā ļoti filozofiski tas varētu būt galvenais, jo tiklīdz kā ir tā vienprātība, ko tā māja grib izdarīt, var ļoti daudz ko, un turpat nauda nav šķērslis. Rūta, ko tad saka pētnieki par šo? Es gribēju piemetināt par šo pieminēto arī jaunbūves, kā skatās kā tos labiekārtotos pagalmus un tā tālāk. Tad mums zinātniekiem ir tā iespēja, mums ir projekts, mēs izstrādājam, respektīvi, ārpus reāla pasūtītāja klienta, kuri tur nevar vienoties, un vēl kaut ko mēs varam hipotētiski apskatīt dažādus scenārijus.
Un mēs esam uztaisījuši vienu kvartālu Rīgā, kur mēs apskatām vairākus scenārijus. Viens ir esošā situācija, viena ir tāda, kur ir tikai viena māja nosiltināta, trešais ir tāds, kur ir vairāk mobilitāte pirmajā vietā, ja, ka katram mašīna pie durvīm nolikta, un trešais tad ir tāds varbūt nākotnes risinājums vai teiksim, cita spektra risinājums, kad mēs sakam, nē, mašīnas mēs izstumsim ārā, bet pagalmā mēs atstāsim tikai to dzīvošanas vietu, kur basām kājām var izskriet ārā, izskriet atpakaļ. Un tad mēs rādām dažādām auditorijām, tā skaitā arī saviem studentiem. Un tad, man, piemēram, mājas arī pašai ir pusaudzis, liels tīnis, kas saka, ka Dievs, es nekad mūžā nedzīvotu tur pagalmu, padomju masīvos. Nekad mūžā, ak, Dievs, cik tur ir tā kā šausmīgi. Un tā, ka mēs parādām tādiem studentiem, un tas arī, protams, ir situācijā, ka man vēl nav jālemj. Es varu pasapņot, padomāt, paskatīties, tā, šitā, vēl kaut kā. Un tad viņi skatās, un mēs esam uztaisījuši to virtuālajā realitāte, var likt brilles, var iegremdēties vidē un paskatīties vienu otru risinājumu. Un tad šie jaunie studenti, viņi saka, hei, bet tas neatšķiras ne ar ko no jauna projekta. Un tas arī ir viens būtisks jautājums, kā mēs redzam pilsētas attīstību. Ja? Vai mēs, piemēram, tur purcējam steikas vai tur jūglas, vai mēs ļaujam, ka tas noveco kopā tā sabiedrība, kā viņa tur ievācās, tā arī viņa nodzīvo un ir grūti dabūt tur tā kā jaunus iedzīvotājus, vai arī mēs piešķiram tādu jaunu dzīvi, papildinot renovācijas un zaļās transformācijas visu, vēl arī ar šo pievienoto vērtību. Gribas, lai cilvēki arī saprot, ka tas ceļ īpašuma vērtību un tāpēc ir vērts tur ieguldīt un iegūt to vidi, kas faktiski ir līdzvērtīga jaunam. Viņa, protams, nekad nebūs ar visiem jaunbūvju plusiem, bet tuvu tam, un tas ir iespējams. Lūk, Alise. 100% piekrītu. Brīnišķīgi. Es domāju, ka šeit mums ir daudz jaunu atklājumu un iedvesmu tādā izpratnē, ka tas, ko Ruta saka par to, ka var paskatīties 3 variantus, es domāju, ka daudz cilvēku pat nevar uzdrošināties pasapņot par 2 variantiem, kur varbūt vēl par 3, jo droši vien, ka tie varianti maksā, tas nav par velti, un tātad tam ir jābūt kādam atkal iniciētam projektam, caur kuru to var sastapt jebkā. Bet, zini, nav tik traki un nav arī tā, ka nekas nenotiek. Tais pašās mūsu pārvaldītajās mājās tiešām var redzēt visu, ko ir fantastiski dārzi iekopti, tie paši koki, kas ir pēc tam izmantoti par rotaļlaukumiem bērniem, arī tie mums ir. Un, tās pieredzes ir ļoti, ļoti dažādas. Tā kā izdarīt var daudz ko, un ļoti daudz ko var izdarīt arī, es neteikšu pavisam bez naudas, bet ar iniciatīvu. Tā kā brīnišķīgi, Alise, bet es gribu saprast, vai jaunajos projektos cilvēki izvēloties sev dzīves vietu pievērš uzmanību tai zaļajai zonai, ja viņiem tomēr ir svarīgāka mobilitāte, varbūt lokācija, varbūt vēl kaut kādas tādas lietas, un ka tā zaļā zona ir tikai tāds mārketinga triks, kur patiesībā tie 3 varbūt skujeņi, un tas jau izskaitā zaļā zona. Kā ir? Ko cilvēki grib, ko viņi meklē jaunajos projektos? Ir patiesībā ļoti dažādi, bet tomēr tas ir kā liels bonus. Tikai tad mēs saduramies par to, ka mēs negribam mašīnas, bet mēs gribam savu mašīnu pie loga. Un tad ir tas, ka mēs negribam, bet beigās tomēr gribam, un tas tā arī ir, jo mūsu teritorijās tiešām ļoti lielu zonu aizņem automašīnas, kas man neiepriecina, bet tajā pašā laikā katrs iedzīvotājs grib mašīnu. Bet, ja viņam būs pazemes stāvvieta, tas nozīmē, ka viņam visticamāk nebūs lieli koki, jo iespējams to teritorijā nevarēs izvietot. Es aizmirsu, kurš gāja ar to, bet tā kā gribas visu, bet tad, kad par to ir arī kaut kāda papildus apsaimniekošanas maksa jāmaksā, tad atkal sākas tā nākamā problēma, ka saprojektēts ir forši un labi, bet tad, kad par to ir jāpiemaksā papildus nauda, tad varbūt īsti tā kā negribās, ka ir citas prioritātes, kuras gribas apkalpot. Tāpat arī par to, ka tā apsaimniekošana nenotiek tik labi, kā tas iecerēts. Un šeit atkal tas jautājums, ka ir cilvēki, kuri grib paši iesaistīties un paši darīt, bet tas jautājums, bet es par to esmu kādam samaksājis. Kāpēc man tagad iet un to darīt? Un tur tas iniciatīvas jautājums pazūd. Es gribu par to mobilitāti arī piemetināt.
es neesmu svētā, man ir privātais auto. Ja? Bet mums, teiksim, tā visa dzīve ir viena lēmuma pieņemšanas ķēde. Un paiet kaut kāds laiks, auto ir novecojis, vai pirkt jaunu, vai nepirkt, vai ko tagad darīt. Un katru reizi tiek vērtēts, ja? Kādi ir plusi un mīnusi. Ja man kāds pateiktu, ka tās stāvvietas vietā es varētu iegūt tur to zaļo pleķi, ja man būtu šī izvēle, tad svaru kausos es varētu ielikt arī to, ja tam pretī nav nekas cits, ja, tad jau labāk jau tad lai pie durvīm. Bet ja man tā kā būtu tās izvēles iespējas, tad varbūt, ka tas arī tā kā to svara kausus, arī, jo tās ir izvēles, kā mēs, teiksim, pārvietojamies un kas man ir pretī. Ja te es iegūtu tur tik un tik centus vai tik un tik eiro, te es ieguvu laiku, es ātrāk esmu darbā, bet šeit es iegūstu savukārt kafijas krūzi, tepat pie loga var izdzert. Ja? Tā kā tas ir daudzu gadu tāds un dzīves tādas stila arī izmaiņas. Starp citu, par kafijas krūzi runājot, arī viens respondents ir iekomentējis, ka ļoti gribētos, ka ir vairāk soliņi pie mājām un apkārt ir atkal ziedoši krūmi, nevis atkritumu konteineri, lai varētu padzert kafiju. Vai jums ir nojausma, varbūt Helēnas uzdošu jums to, no kurienes ir radusies tā tieksme pie soliņa pielikt atkritumu konteineru? Jo Rīgas parkos un dārzos mēs esam diezgan daudz cīnījušies ar to un esam ņēmuši tos atkritumu konteinerus nost. Mēs esam dabūjuši arī aizrādījumus. Un tad cilvēks liek spainīti blakus, vai ne? Dažādi tur ir, jā, bet jautājums, no kurienes ir, jo cilvēki vēlās, lai ziedošs krūms pie soliņa, kur viņš dzertu kafiju. Jā, tas ir jautājums par tādiem iestrādātām projektēšanas praksēm, kadreiz tā bija tāda tendence, ja skatījies, ko cilvēki lieto atkritumus, kā viņi ber un kuri viņi izmet atkritumus, cilvēki īpaši tālu nesteigā un tad viņi grib izmest tepat. Un kādu brīdi, es domāju, ka tie 60. 70. gadi, kad ļoti skaties uz to cilvēku vai lietotāju uzvedību un mēģināja pēc tiem veidot arī projektēšanas principus, tur tajā laikā radies arī vēl joprojām dzīvīgs mīts par to, ka no sākuma nekas nav jādara, un tad, lai cilvēki iestaigā taciņas, un tad tās iestaigātas taciņas ir jāizteno, tāpēc, ka cilvēki zina, kā labāk, jā, tad man kā projektētājiem tas ir absolūti nepieņēmami, tāpēc, kā profesionālis tu paskaties uz vietu, tu paskaties, kā cilvēki kustās, un tu mēģini organizēt to telpu tā, lai tur būtu nevis tikai cauriskriešana, bet lai tur būtu pierēdze, tātad vietas pierēdze, un tas viss ir, tā ir loģika. Ja? Bet tajā laikā radījies arī to, ka atkritumu nevajag tālu, un tam ir sava taisnība, jā, tāpēc, ka cilvēki jau tādi viņi ir, jā, tad viņi pieceļās, viņi nomēt kaut kur, starp citu atcerieties, jā, es nezinu, vai es atceraties to pieredzi, kad 21. gada mēs Rīgas arhitektu birojas kopā ar Rīgas domes, pēc Rīgas domes iniciatīvas politiskas veidoja projektu Rīgas vasarā, un pēc tā projekta parādījās parkaletes visa pilsētā. Taisnība. Un ir ļoti liels prieks, tāpēc, ka mēs strādājam 19. gadā pie ārtelpas vadlīnijām. Tā pieredze mums beidzās tas projekts ar sliktam attiecībām ar Rīgas domi. Bet tad viņi pasūdzējas politiķiem par mums, un mēs viņiem stāstījām, tad prezentējam, tās prezentācijas. Mēs tur prezentējam arī par tām parklētām un stāstījām. Un kādam tur iekrītā, un tad viņi pārņēma, un tad mēs izstrādājām tās parklēšu, paskatieties, kas noticis. Jā, tas ir kaut kas ir, tā ideja bija, ka no stāvvietām var paņemt vietu, ja tev ir tā tipveida risinājums, un Rīgas satiksmes departaments ir gatavs tad paņemt to stāvvietu. Pilnīgi izmainījies centra vismaz ielu tēls, un cilvēki ļoti labprāt lieto, un tas ir saliņas, kur tev apkārt ziedoši krūmi, nevis miskāsti. Jāsaka tā, ka šī prakse mazliet mainās, jā, kur mēs tomēr vēl kā projektētāji pieliekam pie miskastes, kaut kur mēs tomēr paliekam
tālāk, bet ko es gribēju pateikt, tā ja vasaras iela bija Vaļņu iela, ja es atceroties. Un tajā Vaļņu ielā mēs ļoti ilgi pārliecinājām, ka mums ir jāizveido gan soliņus, gan vietas, kur mēs tos atkritumus un pie Rīgas, pie Romas viesnīcas. Mums bija ļoti garas sarunas arī ar Rīgas mežiem par to likt atkritumus vai nelikt atkritumus vai lietos. Un tad bija ļoti lielas problēmas ar to, vai vispār likt soliņus vai nelikt soliņus. Un tur bija divi tādi momenti. Viens moments bija, kā tikko mēs izlikam tos soliņus, vēl nenoņemam lentu, vēl vienkārši izkramē, un vēl tie soliņi stāvēja viens uz otra. Mēs pagriezam uz 10 minūtes uzpīpēt, cilvēki jau sēdēja. Tas nozīmē, ka tieši Rīgas centra un Vaļņu ielā tā vēlme pēc apsēšanas vietam, par kuram nav jāmaksā obligāti kafejnīcas, bija vienkārši milzīga. Bet kas notika? Notika tas, ka visi no McDonald'sa nāca tur ēst, un tur bija vienkārši piekrauts. Tas miskās, tas bija piekrautas, un mūsu sarunā ar Rīgas mežiem pilsētu bija par to likt vai nelikt, tāpēc, ka cilvēki piemeslos visu. Ja, un tā arī bija. Mēs tur gājām 5 no rīta vai 4 no rīta, un jūs tur braucat, nezināja, kurš apsaimniekos, kurš neapsaimniekos, un tur vienkārši viss bija piekrauts. Es atceros, jaunā lietiņā, jau tavs projekts, tu esi piedalījies, es tur nācu un vācu pat tos atkritumus, lai varētu fotografēt, tāpēc, ka tas bija, pēc tam iestaigājies. Bija tāds, nesen vakar lasīju, varbūt jums arī būs interesanti, ir tāds, tāda paradība zinātnieki tikko sāka novērot, un tas bija sākumā tur bija ar putniem un ar pērtiķiem. Un tad pērtiķi vispār nemazgā augļus, kad viņi ēd. Un tad kaut kāda pērtiķu māte sāka mazgāt kaut kādu vienu augli, un pēc kāda laika vēl viena, un pēc kāda laika vēl viena, un tajā areālā pēc kāda laika visi pērtiķi sāka mazgāt tos augļus. Un, kas bija ārkārtīgi satriecoši, un vēl joprojām zinātnieki to pēta, ka šī augļu mazgāšanas pirms ēšanas prakses tiktu novērotā vietas geografiski nesavienotas. Ja, un ja putni, tas bija arī par putniem, tur putni kaut ko darīja, es neatceros, bet pērtiķi nevarēja pārskriet. Ja, tad ir kaut kādas lietas, man ir atbildi uz to, bet tagad ne, bet to, ka cilvēkiem ir jāparāda, kas ir jādara, pirmo gadu baigi ir jāpatīra, bet tad pēc tam viss iemācās un viss saprot. Ruta, visi, lūdzu. Ne, ja? Bet teiksim, jā, daudzi. Ruta. Par soliņiem mazliet no citas perspektīvas, jo skaidrs, jautājums, ko mēs sagaidām, ko tie cilvēki tur darīs uz to soliņu. Pie McDonald's skaidrs, ka viņi ēdīs un būs jāizmet kaut kas ārā, bet mūsu pieredze par soliņiem, droši vien, kas strādā ar cilvēkiem, arī šo ir jau dzirdējuši. Mēs gājām pie cilvēkiem arī pajautāt viņu vēlmes, ko jūs redzat, ko jūs gribētu pagalmā uzlabot un nē. Jautājums par soliņiem. Viens saka jā, otrs saka nē. Turpat blakus 5 cilvēku kontekstā viens saka jā, otrs saka nē. Bet kas svarīgi, ka tad, kad tā saruna sākās, mēs sakām, labi, noliksim šo jautājumu malā. Ja? Tā tad ir dažādi viedokļi. Mums ir tāds un mums ir tāds. Turpinām sarunu, ko vēl varētu, varbūt to, varbūt šo. Un sarunas gaitā jau izkristalizējās, hei, jo skaidrs, gribas kaut kur pasēdēt. Un tad tā sarunas gaitā saprata, skaidrs, labi, ja sēdēs zem logiem, tad traucēs tiem, kas dzīvo pirmā stāvā. Noliekam lapeni, tur tajā stūrītī, bet kamēr šī saruna nav uzsākta, nevar pateikt, jā, es esmu par, nē, es esmu pret, ko daram, liekam te, vai tur, vai tālāk. Ja. Jūs esat pētnieks, mēs esam projektētāji. Mēs zinām, kur ir jāliek soliņus. Kāpēc jūs domājat, ka jūs zināt? Kāpēc projektētāji domā, ka viņi zina, kur ir jāliek soliņš? Es atvainojos, tā nav augstpratība. Es domāju, ko tu arī piekritis, tā nav augstpratība. Vienkārši mēs ilgi mācāmies, mums ir ilga prakse un ir likumi, kā cilvēki sēž, kā viņi kustās. Es negribu pieminēt Jānu Gēlu, tāpēc, ka viņš jau ir, visi viņu zina. Kurš ir pētījis 70. gadus, cilvēks vēl joprojām nevar attiekties profesionāli un neprofesionāli. Bet par tiem soliņiem, ja tu esi pagalmā,
un tu mēģini vienoties, likt vai nelikt. Protams, ka tie strīdi būs lielāki, un tur ir vajadzīgs kāds mediātors, kurš atnāktu un pamedie no Rīgas Daudzu parkiem, no RNP, tāpēc, ka cilvēki savā starpā ir tendēti nokaust ausi, kad viņi strīdās, ja pie mana loga, tad es negribu, bet tas, kas attiecas uz publisku ārtelpu, uz ielām, uz parkiem, tur ir pavisam noteikti sava likuma, kurus labi projektētāji zina. Ja? Bet, protams, mēs laiku pa laikam, un sabiedrība to uztver ļoti neviennozīmīgi, un tas arī ir saistīts ar publisku sentimentu tēlu. Vai jūs atceraties skandālu Tallinas ielā, kad uzlika soliņus un uzlika tos lielus kokus? Zinat? Atceraties? Ne? Jā. Vēl viena nepatikama lieta, es nezinu, vai mums vajag šeit apstāties pie tā vai nē, tas ir tieši par Rīgu, kā publiskas ārtelpas labiekārtojums ir ārkārtīgi politizēts, tas ir izņemts no saimniecisku jautājuma kastītes un parlikts politiskās ieteikmes instrumentu kastīte, un tur bija ļoti liela tāda arī, teiksim, es to saucu par slēptu propagandu, bet cilvēki arī teica, ka nē, kāpēc mums vajadzīgi tie soliņi un tur nekas nevar redzēt, bet ir tagad, tu brauc pa Tallinas ielu vai ej pa Tallinas ielu, tas ir vienkārši, tā kļuva par ielu, un to, ko mēs divkājainie, veselie, staigājušie, ar auto braucošie, jaunie un ne tik jaunie, bet veseli, aizmirstam, kad ir cilvēki, kuri vienkārši nevar iet kaut kādus tur metros, un tie nav tikai veci cilvēki, bet tā ir diezgan liela sociāla grupā, kur ir gan bērni, gan veci cilvēki, gan cilvēki ar īpašiem vajadzībām, gan vienkārši cilvēki, veseli, kuri ir salauzuši kāju, vai viņiem ir kaut kāda, vai vispār cilvēki ar Covid, kuri nevar iet, vai pēc Covid, kur ir tāds nogurums, ka viņiem vajag kaut kur apsēsties. Jā, mēs bieži vien par to nepadomājam, ka ir... Tā grupa ir ļoti liela, jā, bet tad, kad mēs par to diskutējam, mēs runājam un skatāmies tikai, ir tāds arī psiholoģijā termins, inattentional blindness, jā, tas ir... To, ko es neredzu, neeksistē. Un tad, kad projektē ļoti spēcīgi cilvēki, tad viņi vienkārši nedomā, politiķi tieši tāpat, viņi veseli cilvēki tur strādā, nedomā par tām grupām. Tāpēc soliņi pavisam noteikti, bet kā kontrolēt, teiksim, tas... Tos, kas guļ uz tiem soliņiem, tas ir cits jautājums. Tas ir cits jautājums. Bet es tomēr gribētu teikt, ka tad, kad mēs sākām diskusijas, savā galvā bija pieņēmusi, ka labi, ka mums ir tikai stunda, jo droši vien, ka tad jau mums tā diskusija būs diezgan tāda izstiepta, bet mēs redzam, kā ir paskrējis laiks, un patiesībā sakot, mums būtu derējis arī 1,5 stundu un 2 stundas. Un man tomēr gribētos, ņemot vērā to, ka mums ir atlikušas tiešām 7 minūtes, katrai no jums pajautāt, ja jums būtu iespēja, politiska vara, projektu nauda un visas idejas kopā, kāda jūsu izpratnē ir zaļa pilsēta, kas ir sākusies galvā un turpinājusies pagalmā un kopumā. Ruta, lūdzu. Forši, super. Man nebūs jāsaka, es piekrītu visām runātājām. Jā, mana vīzija būtu, ja mēs runājām mazliet par tiem žogiem, man gribētos, ka Rīgā būtu paraugu kvartāls, kurā bez žogiem. Un iespējams, ka tas tad ir, teiksim, ja cilvēki darīs to par savu naudu, viņiem varbūt gribēsies uzlikt žodu, bet varbūt ir kaut kāda atbalsta instrumenti, ka var uztaisīt paraugu, kurā tad attīstīt to, kas sākas galvā, ka tas pāriet ne tikai no viena pagalma, bet arī citur. Hei, varbūt darām kā tajā tādu paraugu, kurā ir pilna programma ar pēc iespējas dažādākiem risinājumiem, vairāk nekā cilvēkam risinājumi, kas atbalsta visādi bioloģisko daudzveidīgumu un klimatam labi un CO2 uztver un uzglabā un tā tālāk. Tas būtu tas, ko man gribētos. Paldies, lai top. Inita, lūdzu. Sodīts, es piekrītu. Bet, labi, ko es varētu pievienot, man gribētos... lai mums cilvēki zina
apzinās savas iespējas un tad var uztaisīt tādu zaļo pilsētu, kurā viņi grib dzīvot. Es ticu, ka Latvijas dabas fonds, Rīgas meži eksperti palīdzēs cilvēkiem iemācīties, ko ir vērts gribēt. Jo es piekrītu, ka mēs nezinām, mēs nevaram gribēt to, ko mēs nezinām. Bet tas, ko es no savas puses gribu, lai cilvēki saprotu, ko viņi var izdarīt. Kaut kādas ļoti, ļoti praktiskas lietas. Piemēram, cik vērtīgi ir, ka tu esi ievēlējis mājas vecāko un kas tev atrisina kaut kādas birokrātijas, lai tev nav par katru lietu jāpieņem lielais kopības lēmums. Vai, ja tu gribi kaut kur likt iekšā naudiņu, lai tu zini, ka tev ir iespēja arī, piemēram, ja tu nevari savākt kvorumu, un Rīgas mājas nevar 120 dzīvokļi, ja viņi nevar to kvorumu savākt, lai viņi zina, ka var nobalsot arī ar mazākumu balsojumu. Tādas praktiskas lietas. Vai, piemēram, kad gribās kaut ko sakrāt, kad nav jānolaiž rokas, ja tev vismaz tur jākrāj mājā, nezinu, jaunam liftam, stāvadiem, vēl kaut kam, nav tā, ka tu nevar izdarīt ar tam pagalmu, ja vēlme ir, var vienoties uztaisīt mazo atsevišķu uzkrājumu tieši kaut kādam mērķim. Vienalga, tas var būt rotaļlaukums. Un tad, piemēram, vasarās, kad ir mazāk komunālie, krāt drusciņi tam un izdarīt arī to, ka cilvēkiem būtu šīs te visas lietas un darbarīki, lai pēc tam jau tās vēlmes īstenotu. Es domāju, es un mani kolēģi ļoti strādāsim, lai cilvēkiem tos darbarīgus iedotu. Paldies. Alise, kāds ir jūsu sapnis? Droši vien izglītot māju iedzīvotājus bioloģiskās daudzveidības veicināšanā. Latvijas dabas fonds jau daudz to dara, bet, manuprāt, arī mums vairāk kā uzņēmumam būtu jāsāk tas darīt un jāiet pie tiem cilvēkiem. Jo skaidrs, ka apsaimniekotājs pie viņiem neiet un nesaka, bet viņus vajag iesaistīt, lai viņi var darboties un paši tā kā, iesaistīties un to veicināt, jo citādāk tikai gaidīt, kad apsaimniekotājs to izdara, tas laikam īsti nestrādā. Jā, bet droši vien, ka būtu jāsaka ar to, kas ir bioloģiskā daudzveidība, vai cilvēki to zina. Jā, tieši tas ir tas, kas viņiem būtu jānodod šī informācija, lai viņi var saprast un mēģināt. Kādi ir tie labumi un ieguvumi no bioloģiskās daudzveidības? Jā, jo to nezinot, loģiski ieraugot aizaugušu pļauju, viņiem nav vēlmes to uzturēt, jo tur būs ērces un kukaiņi, un mēs taču to negribam. Ir cilvēkiem dažiem tādi uzskati, un tad attiecīgi, jā. Helēna, treknu punktu, lūdzu. Tad jūs teicat, ka ir nauda. Nauda, vara. Mērs ir šeit, viņš arī gribēs 1 minūti izteikties un atbalstīt visus projektus. Visi mani klausā un neviens nestrīdās pretim. Nē, daži vajag, lai pastrīdās, jo citādi būtu garlaicīgi. Pavisam daži, bet jā. Es neteiktu, ka es domāju un es gribu un es sapņoju. Es formulēšu to savādāk. Mūsdienu pilsētām, ja mūsdienu cilvēku apdzīvotām vietām ir jākļūst par Imanta Ziedoņa Zāļas pasakas iztenotājiem. Tur viss ir uzrakstīts, kāda veida tas mēs ienāk pilsētā. Runājot par par vides dažādību, mežā ir diezgan liela vides dažādība. Tur ir tādas nelielas telpiņas, ļoti slēgts dzīvotnītes, tur ir mazas atklātas noriņas, tādas semipubliskas, tur ir atklāti laukumi. Tāpēc runājot par to, vai mums ir vajadzīgi atvērtie kvartāli vai slēgtie kvartāli, mums ir vajadzīgi gan tādi, gan šādi. Un vide, kur ir daudzas tādas semipubliskas un privātas telpiņas pilsētas centrā, ar nelielu, nevis high-rise, nevis daudzstāvu apbūvi, bet 3-5 stāvi ir ļoti dažādi ar savām privātam puspubliskam, kā es teicu, telpiņam un zaļiem žogiem, un tu vari no pilsētas centrā, no tādas ļoti privātas zaļas telpas iziet tepat. Publiski, tur nav jābrauc dzīvot Berģos vai vēl kaut kur, tāpēc
tā attīstītāju izglītošana veidot tādas ļoti, ļoti zaļas vides, jārunājam par stāvvietām un pagalmiem. Dievs kungs ir tāds jēdziens, ka zaļa stāvvieta, kāpēc mums vajag izmest visas mašīnas, tas ir nereāli, ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēkiem ir jāpiebrauc, nebūs mazāk mašīnu, cilvēki neparvietosies vairāk kājām, cik viņi jau tagad parvietojas, un ir iespējams veidot zaļas vietas. Ja mēs runājam par lieliem pagalmiem, apsaimniekot tas milzīgas zaļas platības ir ļoti grūti, un tur var to darīt. Brīnišķīgi, un tā kā to var darīt, un mums ir arī diskusijas pašā noslēgumā pievienojies Rīgas pilsētas mērs, viņš droši vien tās apsolīs, viņš apsolīs visu. Lūdzu, lai es dodu mikrofonu. Sekundes tu man dod. Es vienkārši tagad tika locīta priekšā un visur, jā. Rīga, es gribu izdarīt pāris lietas. Pirmkārt, apgāzt dažus mītus un pateikt, ka nevajag dzīvot pagātnē. Un, ja ir cilvēki, kur saka, ka nevar nedēļu sasaukt komisiju, tad pasakiet uzvārdus. Nopietni, pasakiet uzvārdus. Tā ir pirmā lieta. Otrs ir, Viļņa šobrīd tiesājas. Viļņa tiesājas ar valsti par to, ka viņi pārkāpj noteikumus attiecībā uz komunikāciju turētājiem, jo viņi stāda kokus pretēji likumdošanai. Es to ar Viļņas mēru pirms 3 nedēļām pārunāju, lai saprastu, kā mēs arī varam iet uz to, ka mēs tiesāsimies un stādīsim tos kokus, kur tās komunikācijas ir. Mēs stādam tās joslas, jā, pārbaudīsim, kāpēc krūms griež, bet nobrauciet pa Mūksalas ielu tagad. Tur ir tās garās smilgas un krūmi un tā tālāk, un mēs viņus liekam. Lai nebūtu tā, ka tikai sapņojam, tas minētais projekts, kur ir no 5, tur bija sākumā 3 mājas un blakus vēl 2 mājas, kurš teica, ka viņi nepiedalās. Tad, kad viņi ieraudzīja, kā tas izskatīsies tām 3 mājām, viņi teica, halo, vai mēs varam vēl tikt iekšā? Un knapi, bet ielec, un tur Altums pat nāca pretī viņiem, lai viņus ielikt iekšā. Un piemērs ir tieši tas, kas parāda. Par pārmaiņām, par kvartāliem, tas ir kvartāls dara Rīgas nama pārvaldnieki. Mēs arī gribētu. Viļņā, Igaunijā neizdarīja kļūdu, viņi neļauj privatizēt zemi. Turklāt vēl zemi privatizēt tiem, kuriem nepiedar mājas, kas ir mūsu piemērs, kur vispār tāda kosmosa nekur nav. Kaunijā, ja tu ierakstīsi, vecpilsētā ierakstīsi, kā tikt apakaļ uz viesnīcu, tev parādīs ar pagalmiem, kā tikt, jo tur zeme piedara valstī vai pašvaldībai, un tad viņi var savādāk rīkoties nekā pie mums. Bet es nesūzos tagad, bet pēdējā ziņa vienkārši tikai. Mums 2 lietas. Garākā diskusija 21. gadā Rīgas domē bija par dabīgo pļavu 26 ieviešanu. Garākā. Tāpēc, ka mums tās ir čūskas, tur būs ērces, vēl kaut kas un tā tālāk. Un tagad tās pļavas tur ir, tā bija ņemšanās vienkārši, labi, netik liels vaiprāts kā tagad ir domē, un pats pēdējais. Rīgas pilsētas attīstības departaments šobrīd ir uzsācis, un mēs drīz sāksim ieviest to projektu, kur arī bija ļoti garas debats, jo mēs Alaugstu ielā 5 stāvvietas likvidējām. Būs zaļā teritorija, kur līdzīgi risinājumi, kādi ir pie Dēles teātra, kur savāc lietas ūdeni, nevis komunikācijas, bet savāc konteineros, un viņi pēc tam atdod augiem. Būs no Alaugstu. Labi, kāds arī bija? No Viesturdārza pa Elīzabetes ielu līdz pat Vērmanas dārzam un pa Valdemāra ielu līdz Brijāni ielai būs zaļā zona, kur cilvēks ejot visu laiku ies pa zaļo zonu. Mēs pie tā strādājam. Tā kā pilsēta būs zaļāka. Paldies Rīgas mēram, paldies diskusijas dalībniecēm Helēnai Gultmanai, Alisei Dambergai, Initai Kabānavai un Rutai Vanagai, jo mūsu laiks ir iztecējis. Es domāju, ka mēs vēl varam diskutēt, un mēs redzam, cik svarīga šī tēma ir. Milzīgs paldies visiem par iesaisti. Paldies liels! Paldies!